Kungs, tu esi sacījis, priecājieties ar Jeruzālemi un līksmojiet visi par to, kas to mīlat un kas bijāt par to noskumuši. Jo tu, Kungs, sajūti žēlastību pret Ciānu, tu padarīsi visu tās tuksneša kopu par tā kunga dārzu. Tur radīsies tad prieks un līksmība, tur atskanēs pateicības un slavas dziesmas. Lai mana mute teic tavu slavu. Tā saka tas Kungs, raugi, es tevi vilinādams aizraušu un vedīšu tevi tuksnesī un runāšu laipni ar tevi. Es dzirdināšu katru iztvīkušo un novārgušo dvēseli un iepriecināšu katru noskumušo dvēseli. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par pestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Paļāvībā uz mūsu pestītāju, Jēzus Kristus krusta nopelnu un Dieva žēlastību, kas viņā ir atklāta, lai zemojamies Dieva priekšā, izsūdzam savus grēkus kopā lūgdami. Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšanu un lūgšana, tad atbildiet sacīdami jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja, Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Dieva vārda lasījums no 4. Mūzes grāmatas 21. nodaļas. Un viņi gāja no Hora kalna pa ceļu, kas ved uz Niedru jūru, lai apietu Edomu zemi. Bet tauta ceļā kļuva nepacietīga, un tauta runāja pret Dievu un Mūzu. Kāpēc tu mūs izvedi no Ēģiptes, lai mēs mirstam tuksnesī, jo šeit nav maizes un ūdens, un mums ir riebs šis sliktais ēdiens. Tad Kungs sūtīja tautā ugunīgas čūskas un tās koda ļaudis, un Izrēlā nomira daudz ļaužu. Tad tauta nāca pie Mūzes un teica: mēs esam grēkojuši, jo mēs runājām pret Kungu un tevi. Lūdzies Kungu, lai viņš atņem mums čūskas. Tad Mūzes lūdza par tautu. Un Kungs teica Mūzum: taisi sev ugunīgu čūsku un liec kāta galā, jo ja kāds tiek sakosts, lai skatās uz to, un tas paliks dzīvs.
Un Mūzes taisīja vara čūsku un lika to karoga kāta galā. Un ja kādu sakoda čūska, tad tas palūkojās uz vara čūsku un palika dzīvs. Āmen. Dieva vārda lasījums no apustuļa Pāvila vēstules Efesiešiem, 2. nodaļas. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros jūs reiz dzīvojāt, piederādam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām, savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Bet Dieva žēlastība ir bagāta, savas lielās mīlestības dēļ, ar ko Viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs, Kristu Jēzu. Lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savas žēlastības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam Viņa darinājums, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Āmen! Un apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šodien uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus, kā tie rakstīti Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā,
no 14. līdz 18. pantam. Un kā Mūzes čūska ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Āmen. Lūksimies. Visvarenais Dievs, mīļotais debesu Tēvs, mēs Tev lūdzamies par visiem klātesošiem un visiem, kas caur televīziju šo dievkalpojumu skatās un šo vārdu uzklausa. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavu vārdi ir mūžīgās dzīvības vārdi. Āmen. Dieva mīlestība. Lielākā daļa cilvēku un arī mēs klātesošie vēlamies būt mīlēti. Mēs negribam būt kopā ar cilvēkiem, kura attiecības ar mums ir balstīts uz aprēķinu. Es tev, tu man. Kopā ar cilvēkiem, par kuru mīlestību esam pārliecināti, mēs jūtamies labi, brīvi, droši. Un mūsu vēlēšanās ir kaut tāda mīlestība būtu vienmēr un kaut tā mīlestība kļūtu arvien labāka. Tomēr, ejot gadiem, mēs pieredzam šīs mīlestības atzišanu. Cilvēku attiecībās parādās aprēķinu pazīmes, un tad iezogas nedrošības sajūta. Sākumā tā ir maza, vēlāk tā jau kļūst visiem pamanāma. Mēs savā dzīvē meklējam ideālu mīlestību. Sākumā savos vecākos, savos draugos, laulātajos un bērnos. Līdz beidzot saprotam, ka ideāls mīlestības pasaulē nav. Bet tā ir mīlestība, pēc kuras iekšēji mēs tiecamies. Mēs pēc tās ilgojamies. Mēs sākam saprast, ka cilvēki nespēja cits citu pastāvīgi mīlēt, lai varētu mēs būt vienmēr laimīgi un savā dzīvē lidot kā uz mīlestības spārniem. Kā ir Dieva mīlestība? Vai tā spēja piepildīt mūsu tukšumu? Vai Dievs mani patiešām mīl tāds, kāds esmu? Vai man ir jāmainās, lai Dievs mani mīlētu un svētītu? Liels jautājums ir par to, vai Dievs mani mīlēs arī turpmāk. Kāds cits teiks, vai Dievs mani mīl, kaut es saprotu, ka nemīlu ne sevi, ne savu tuvāko, nedz arī Dievu. Jēzus vārdi šodien uz mums runā par Dieva mīlestību, kā tā ir atklājusies visai pasaulē un kā mēs to varam saņemt. Dievs tā pasauli mīlēja. Ir daudz iemeslu, kāpēc Dievs nolēma pasauli glābt. Kāds no iemesliem, ko min, ir, lai parādītu savu godību. Kāds cits no iemesliem, lai parādītu savu laipnības un labestības pāri plūstošo bagātību. Kāds no cits no iemesliem, lai parādītu savu taisnību un taisnotu tos, kas tic viņam. Taču viss aizraujošākais no visiem iemesliem ir Dieva mīlestība. Dievs tā pasauli mīlēja, tāpēc viņš gribēja to glābt. Mīlestība ir visbrīnišķīgākais Dieva motīvs izglābt šo pasauli. Lai mēs redzētu Dieva mīlestības lielumu, mums arī jāizprot paša Dieva būtība un viņa īpašības. Dievs ir gars. Dievs ir bezgalīgs gars. Un nojaušot to, vai mēs spējam iedomāties,
cik liela ir Dieva mīlestība. Kādas robežas ir bezgalīgā Dieva mīlestībai? Kas to var apstādināt? Kas to var izteikt? Apostols Pāvils par efeziešu draudzi, par efeziešu kristiešiem lūdza Dievu. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur savu garu, tā kā Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā. Un lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu un atzītu Kristus mīlestību. Svētais gars arī šodien aizlūdz par mums, un mēs arī lūdzamies savās sirdīs ar līdzīgiem vārdiem: palīdz Dievs man izprast tavu mīlestību, palīdz man dzīvot tavā mīlestībā, palīdz Dievs, lai es atzīstu Kristus mīlestību. Dievs ir visur esošs un visu zinošs. Dievs ir bijis klātbūtnē mūsu dzīves gan labos, gan ļaunos brīžos. Dievs ir bijis klāt, kad esam darījuši labu, runājuši labu, domājuši, cerējuši uz visu to labāko. Un viņš ir bijis klāt arī tad, kad esam darījuši ļaunu, kad esam runājuši ļaunu. Un, diemžēl, arī tad, kad savās sirdīs esam bijuši ar ļaunprātību. Nekas nav apslēpts no viņa. Dieva vārds saka 139. psalmā: Tu zini, kad es sēžos un kad ceļos. Tu noproti manas domas no tāluma. Dievs zina, ka mēs neesam bijuši vienmēr taisni, labi, mīļi. Dievs redz vēl vairāk. Viņš redz, ka cilvēki ir garīgi miruši jau no mātes miesām, ka viņi nekad nav meklējuši no visas sirds patieso Dievu un ka visi kopā ir nomaldījušies un visi kļuvuši nederīgi Dieva valstībai. Viņš to zina. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. To mēs dzirdējām Dieva vārda lasījumā. Pakļauti šīs pasaules gaisa valsts valdniekam. Līdz pat šai dienai šīs garīgās nāves dēļ un mūsu verdzības dēļ šim pasaules garam, gaisa valsts valdniekam, daudzi cilvēki vēl joprojām atsakās pieņemt Dievu. Pat ne tāpēc, ka viņiem būtu filozofisku iemeslu viņu nepieņemt, bet galvenokārt un tikai, kā Jēzus sacīja, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Tāpēc viņi iemīlēja tumsu vairāk nekā gaismu. Dieva un Jēzus Kristus klātbūtnē mūsu ļaunie darbi tiek izgaismoti. Un tam, kas ir ļaunumu iemīlējis no savas sirds, viņš grib slēpties atpakaļ tumsā un noraidīt to Dieva gaismu, ar ko viņš nāk apgaismot šo pasauli, izraut to no tumsības varas. Šiem cilvēkiem ir viņu ļaunie darbi mīļāki, tie ir tik pierasti, tie sniedz baudu, tie sniedz varas apziņu, savas dzīves kontroles iespēju. Pat apostols Pēteris, mīlēdams Jēzu pēc brīnumaina zivju lomu Galilejas jūrā, viņš sauc uz Jēzu sacīdams: aizej prom no manis, es esmu grēcīgs cilvēks. Ik viens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Tā Jēzus Kristus runā uz mums. Dieva tauta Izraels apgalvoja, ka viņi sekos Dievam, viņi zvērēja. Visu, ko tu sacīsi, Mūzu, mēs darīsim. Taču tas nobeidzās ar cilvēkiem parastu neticību, nepaklausību, alku taisīšanu, kurnēšanu pret Dievu un uzbrukumu pret Dieva kalpiem
un konkrētu mūzu. Mēs jau dzirdējām, kas notika tālāk. Mēs, kristieši, kaut esam Jēzus mācekļi un viņa sekotāji, arī mēdzam runāt pretī Dievam. Neklausām viņa baušļiem. Mēs labāk paļaujamies uz savu sapratni un noraidam Dieva padomu. Mēs mēdzam būvēt savus plānus, Dievu nemazam pat lūgšanās talkā neaicinot. To sākumā uzbūvējam un lūdzam, lai Dievs to svētītu. Mēs aizmirsām viņu pavaicāt, vai šādi plāni ir jābūvē. Mēs grūtībās un pārbaudījumos mēdzam kurnēt tāpat kā Izraels. Meklējam vainīgos savās likstās un gan jau kāds atradīs. Arī vainīgo, gluži kā tauta Mūzu atrada, ka viņš ir vainīgs visās likstās. Mēs šaubamies pārbaudījumos par Dievu mīlestību. Mēs meklējam zīmes no debesīm. Dievs, vai tu mani mīli? Tad kāpēc man ir tik grūti manā dzīvē? Kāpēc man ir tik smagi pārbaudījumi, ja tu mani mīli? Un redzi, Dievs mūs mīl, zinot to visu, kas ir mūsu sirdī un mūsu dzīvē. Un vēl vairāk. Par spīti mūsu grēcīgumam, viņš mūs tā ir mīlējis un mīl. Ne mūsu grēku, bet mūsu savu radību. Dievs ir mūžīgs. Viņš caur pravieti ir runājis sacīdams: no tālienes parādījās tas kungs. Ar mūžīgu mīlestību es mīlēju tevi, tādēļ bez mitas es žēloju tevi. Mūsu Dieva mīlestība pret cilvēci nav spontāna jūtu uzliesmojums, kas draud vēstures laikā apdzist. Dieva mīlestība pret mums ir paša Dieva mūžīgs lēmums mūs mīlēt. Pirms pasaule tika radīta, Dievs mīlestībā mūs izvēlējās būt par viņa bērniem. Tas nav spontāns, nelaimīga Dieva jūtu uzliesmojums, kad cilvēks krita grēkā. Tas ir Dieva mūžīgais lēmums. Ar mūžīgu mīlestību es tevi esmu mīlējis. Dieva mīlestība ir pastāvīga. Dieva mīlestība ir nemainīga. Dieva mīlestība ir uzticīga, mūžīga. Šāda mīlestība nekad nebeidzās. Un Dievs grib mūs mīlēt mūžīgi un grib būt kopā ar mums mūžīgi. Kaut arī mēs maldījāmies un vergojām visdažādākām iekārēm, baudām, dzīvojam ļaunumā, skaudībā, naida pilni nicinājām pārējos cilvēkus, bet Dievs caur savu dēlu atklāja savu glābēja dāsnumu un mīlestību. Tas nenotika mūsu darbu dēļ, jo Dieva mīlestība ir mūžīga, tā nav izraisīta. To neviens ārējais cēlonis nav izraisījis, domāsim par to. Tad, kad nebija nekā izņemot Dievu, mēs nevarējām izraisīt viņu mūžīgo lēmumu mūs mīlēt. Mēs viņu vēl nelūdzām. Mēs neuzsmaidījām ar jauku smaidu Dievam un neteicām viņam: labrīt, Tēvs. Mēs viņam neteicām: cik es tevi ļoti mīlu. Viņš mūs pirms mīlēja, pirms pasaule tapa radīta. Neradīta mīlestība, bez cēloņa, mūžīga mūžīgajā Dievā. Lūk, ar kādu mīlestību viņš grib mūs turpināt mīlēt visu bezgalību, kā viņš ir pats bezgalīgs. Ar mūžīgu mīlestību es mīlēju tevi. Un mūžīgā dzīvība, par ko Jēzus mums šodien saka, ir dāvana, lai mēs varētu tapt mīlēti mūžīgi, un arī mēs varētu mīlēt viņu, mūsu Dievu, mūsu radītāju, mūžīgi. Dievs saka:
Kungs jūs ir iemīlējis un izvēlējies ne tādēļ, ka jūs būtu vairāk par citām tautām. Ne tāpēc, ka tu esi no Ābrahama un viņa ticības pēcnācējs. Ne tāpēc, ka tu piedari kristīgajai baznīcai, kur pāri miljards cilvēku ir Kristus mācības sekotāji. Ne tāpēc, bet tāpēc, ka Kungs jūs mīl un tur savu zvērstu mīlēt ar mūžīgu mīlestību. Vai tas nav apbrīnojami, ka visu zinošais, visur esošais bezgalīgais Dievs mūžīgi mīl pasauli un cilvēkus, kurus viņš ir radījis, kuri atkrituši no viņa, kuri nodevuši viņu, kuri kļuvuši naidīgi pret viņu, bet tomēr viņš mīl mūs ar mūžīgu mīlestību. Pieņemsim Dievu un šo viņa apbrīnojamo mīlestību. Jēzus saka, ka viņš ir devis savu dēlu, savu vienpiedzimušo dēlu. Dieva mīlestība ir mīlestība, kas nes upurus. Kā Dievs mūs mīlēja, dodot savu dēlu, kalpojot, upurējot savu dēlu. Dievs parāda, ka patiesa mīlestība ir nevis tas, ko tu vari manis dēļ darīt, bet ko es varu darīt priekš tevis. Mēs akcijā Latvijas lepnums cildinām tos, kas bez aprēķina dara labu saviem tuvākajiem. Mēs cildinām vecāku mīlestību pret bērniem, jo redzam, kā viņi upurē savu dzīvi, savu veselību, savu laiku, savu lepnumu. Visu viņu upurē, lai tikai bērniem būtu labi. Un bērni, līdzīgi kā mēs, Dievu, tā viņi nenovērtē savu vecāku. Viņi taču saņem visu gatavu un neredz, ko tas maksā. Un tomēr vecāki mīl savus bērnus. Bērnu mīlestība ir vecākiem vislabākā dāvana. Mēs cildinām cilvēkus, kas glābi dzīvības. Mēs cildinām varoņus, kas savu dzīvību atdevuši, lai citi varētu dzīvot. Mēs apbrīnojam tos, kas atdod savu dārgāko. Un arī Jēzus saka, nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Dievs atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai mēs dzīvotu. Dievs tā gribēja parādīt savu apbrīnojamo mīlestību, lai mēs redzētu, ka šī mīlestība maksā, ka tā nav lētā mīlestība, ka tā ir dārga mīlestība, ka tā ir maksājusi cenu, neiedomājumu cenu. Viņa vienpiedzimušo dēlu, par ko viņš pats ir liecinājis, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Un arī viņa vienpiedzimušais dēls. Viņš nav nācis pasaulē tikai tāpēc, ka viņš mīlēja savu tēvu un paklausīja viņam, bet tāpēc, ka arī viņš mīlēja mūs ar mūžīgu mīlestību. Dēlam, pirms viņš nāca pasaulē, bija tāda paša mūžīga mīlestība kā tēvam. Nevelti Pāvils, kad viņš runā izprast Dievu mīlestību, viņš saka, Kristus mīlestība ir jāizprot mums, kā viņš ir mīlējis. Jo neredzamo Dieva mīlestību mēs nespējam izprast. Viņš ir neredzams, viņa mīlestība ir apslēpta. Bet tanī brīdī, kad Jēzus parādās pasaulē un nomirst pie krusta par mūsu grēkiem, par mūsu mūžīgo dzīvību viņš mirst, tanī brīdī neredzamā Dieva mīlestība kļūst redzama visai pasaulē. Dievs tā pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu par upuri, par mūsu grēkiem. Kāda iemesla dēļ, kur ir mērķis, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dieva mīlestība pret mums nav akla. Viņš zina mūsu grēkus. Dievs nav nācis pasaulē, lai pasauli tiesātu, bet tomēr, lai izglābtu pasauli no tiesas.
Šis stāsts par Mūzu un čūskām tuksnesī ir stāsts par Jēzu. Vai nav dīvaina glābšanas metode izglābt no nāves tos, kas paskatījās uz čūsku, tā kā Dievs to bija sacījis, un tapt tūlīt pat izglābtam? Bet tas ir par Jēzu Kristu. Jēzus saka: mana tēva griba, lai ir ikvienam, kas skata dēlu un tic viņam, būtu mūžīga dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Kā skatījās uz čūsku un ticēja Dievu vārdam, tāpat skaties uz Jēzu, kas tev tiek tēlots krustā piesistais par taviem grēkiem, par maniem grēkiem, par visas pasaules grēkiem un noziegumiem. Un tu topi izglābts. Apostols Pēters raksta par viņu. Par viņu visi pravieši liecina, ka ik viens, kas viņam tic, caur viņa vārdu saņem grēku piedošanu. Tad, mīļie brāļi, lai jums top zināms, ka caur viņu jums pasludināta grēku piedošana, un no visa, no kā pēc Mūzes bauslības jūs nevarējāt tikt attaisnoti. Ik viens, kas tic, esat viņā attaisnoti. Ik viens, kas viņam tic, nenāks Dieva tiesā. Ik viens, kas viņam tic, saņems mūžīgo dzīvību, lai varētu baudīt mūžīgo Dieva mīlestību, ar kuru viņš tevi, mani un visu pasauli ir tā mīlējis. Kristus nāca pasaulē ne to tiesāt, bet glābt. Ne sodīt, bet atbrīvot, ne kritizēt, bet pārveidot. Dieva mīlestība Kristū mūs grib ietvert sevī, ietvert Dieva mūžībā. Šī mūžīgā dzīvība nav mūsu mūžīgā eksistence, bet tā ir pilnīga dzīve ar Kristu, ar Dievu un Dievā. Tā ir dzīve nebeidzamā Dieva mīlestībā. Ko mums tas nozīmē? Mums, kas klausās. Tiem, kas šodien ir noticējuši šai Dieva mīlestībai, tici šai Dieva mīlestībai, pieņem šo dāvanu, pieņem Jēzu. Jēzus ir atklātā Dieva mīlestība. Sāc dzīvot ar viņu, atrodi draudzi, kas sludina Kristu, nožēlo savus grēkus, kristies Kristus vārdā, iepazīst viņu vairāk, viņa mīlestību un viņa labestību. Mums, Kristus sekotājiem, tas nozīmē atzīt ikdienu, ka tā kā viņš viens ir miris par mums visiem, tad arī mēs esam miruši šai pasaulē un sev pašiem. Viņš ir miris par visiem, lai tie, kas dzīvi, nedzīvotu vairs sev, lai tā nebūtu egoisma mīlestība, bet tām, kas par viņiem ir miris un augšām cēlies. Apostols Pāvils par sevi saka: mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva dēlu, kas mani mīlējis un atdevis sevi par mani. Arī mūsu dzīve turpinās ticībā Dieva mīlestībai, kas ir atklājusies Jēzu Kristu mūsu Kungā. Un Dievs mūs mudina sacīdams caur apostuli Jāni: mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tā ar mūžīgu mīlestību, bezgalīgu mīlestību, kas upurē, kas piedod, mīlestību, kas velk pie sevis. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Mīlēsim cits citu, jo Viņš mūs pirmais ir mīlējis. Āmen.
Mēs nākam Dievu priekšā kopā ar katru televīzijas skatītāju katrā namā, kas šajā rītā paceļ savu dvēseli pretī viņa žēlastībai. Lūksim. Debes Tēvs, visuvarenais Dievs, mēs pateicamies, ka Tu savu vienpiedzimušo dēlu esi sūtījis mūsu glābšanai. Kungs, Jēzu Kristu, Tu Dieva mīlestību esi parādījis, uzņemot mūsu grēkus uz sevis, un esi atsvabinājis mūs no velna varas. Mēs Tev pateicamies, ka varam savu dzīvi vadīt ticībā uz mūžīgo dzīvību. Palīdz mums stāvēt pret visiem ļaunā tīkojumiem, lai mēs nesakojam nekādai elku kalpībai un māņticībai, lai, protams, atšķirt tukšas runas un nelaižamies vieglas dzīves ceļos. Palīdz, Kungs, Jēzu Kristu, ka mēs esam tā gaisma, kas citiem Tavu ceļu rāda, lai pie mums ir Tava labprātība, taisnība un patiesība. Un vadi, Kungs, katru, kas ticības ceļu ir atradis, lai tas izmaina viņu dzīves un atver pasaules plašums un dziļums. Mēs lūdzam šajā Kristus ciešanu laikā, lai mēs vairāk saprotam no cilvēka un Dieva attiecībām, lai ieraugam Tavas mīlestības dāvanas un lai esam mierā ar to, ko Tu, Kungs, katram esi devis. Mēs lūdzam, lai mūsu ģimenēs ir saticība, īpaši lūdzam par mātēm, kas nesā zem sirds jaunu dzīvību, un lūdzam par ģimeni, kurai ir veselības problēmas, lai tas, Kungs, pieskars un dziedina. Mēs lūdzam par visiem, kas ir nespēkā, grūtībās, lai Kungs dod spēku ar slimībām cīnīties, un īpaši aizlūdzam par mūsu kalpotāju Margaritu, kas ir lauzus plecu, lai izdodas operācija un lai viņa atveseļojas. Mēs lūdzam, lai katra vainieka sirdī ir paļaušanās uz cerību. Mēs lūdzam, lai tie, kas šo dienu sagaida nebrīvē, meklē atgriešanos pie godīgas dzīves caur Kristus mīlestības upuri, un lai ir cilvēki, kas viņiem palīdz to saprast un piedzīvot. Mēs lūdzam, lai mūsu tauta meklē atbildes Dieva vārdos un garā, un lai redz mūsu tautas saistību ar sentēvu ticību Kristumu, kas sargāja mūs pasaules ceļos un karos. Mēs lūdzam par mūsu valdību, lai tiekšanās pēc lieliem mērķiem ļauj saprast katra viena cilvēka ikdienas rūpes un lai nes mieru. Palīdz mums būt vienotai un sirds gudrai tautai, kā mūsu priekšgājēji. Mēs lūdzam mieru mūsu kaimiņu zemēs, un lai katrs, kas izraisa naidu, pats no tā cieš un nāk pie saprašanas. Mēs lūdzam par katru, kas šodien Tavā priekšā ar lūkšanām nāk, lai mēs meklējam ceļu pie Tevis, Kungs, lai atrodam savu draudzi, un lai katrs uzklausam Dieva vārdus un varam cienīgi reiz saņemt svēto vakarēdienu. Mēs lūdzam, lai mūsu mācītāji paliek Kristus vārdos un Lutera mācībā, lai mūsu arhibīskapam vienmēr ir Tava gara klātbūtne un lai mūsu evaņģēliskā luteriskā baznīca aug Tava gara spēkā. Mēs lūdzam svētību Latvijas televīzijas kolektīvam, lai mēs aizvien saņemam pārdomātu un patiesu Dieva vārdu, un lai tas aizsniedz vis tālākos mūsu zemes novadus, lai mēs esam vienoti Kristus miesā un ticībā vienam visuvarenajam Dievam, kā rokās ieliekam savas bēdas un uztraukumus, sapņus un cerības, kopā lūgdami Tēvreizes vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs Tevi svētī un pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Āmen.